Bet tagad no izglītības pievēršamies sportam. Jelgavā par sportistiem tiek domāts ne tikai par sportisko formu, iespējām trenēties, labām telpām uz stadioniem, bet arī par viņu veselību. Agrāk pie sporta skolām darbojās ārsti, bet, protams, vislabāk ir tad, ja visi spēki tiek apvienoti, gan speciālisti, gan arī tehniskā bāze. Pateicoties Jelgavas sporta servisa centra vadītājiem un ar domas atbalstu, Jelgavas domas atbalstu, bija izvirzīta ideja organizēt šeit, Jelgavā, reģionālo medicīnas kabinetu, kas pēta vietēju sportistu veselību. Mūsu filmēšanas grupa bija liecinieki, ka dakteri nesēž tikai kabinetā. Mēs sastapām viņus stājhokeja treniņā, kad tie palīdzēja hokejistiem gatavoties 5. pasaules čempionātam Tamperē. Varētu teikt, ka jaunizveidotajā struktūrā darbojās tie labākie. Sporta ārste Anda Žvīgule ar lielo pieredzi darbā ar sportistiem. Viņa pabeidza, starp citu, vienu no labākajiem bijušajā SMG un PSRS valstu institūta Tartu sporta medicīnas fakultāte. Un tā kā ārsta palīgs strādā feldšere ar milzīgo pieredzi, strādājot ātrā palīdzība, un es strādāju jau sen ar dažādām komandām un ar dažu sporta veidu sportistiem. Un mūsu galvenais mērķis – apskatīt visus Jelgavā sportistus. Ne tikai tos, kas jau ir kaut kāda sporta kluba sastāvā, bet arī veterānus. Un mēs tagad varam apskatīt arī cilvēkus no malas, kas sporto pats pa sevi. Kabinets darbojas nepilnu mēnesi, bet pārbaudas veiktas jau ap 100 sportistiem. Pie speciālistiem jau pabijuši Jelgavas ledus sporta skolas, cīņas kluba Milons, karatē kluba Shinri audzēkņi, bokseri. Šobrīd mediķi pārbauda Jelgavas bies visu grupu audzēkņu veselības stāvokli. Šī struktūra strādā nesen un tāpēc tiek nopietni domāts un arī ir jau iestrādes tehniskā aprīkojuma uzlabošanai.